Viens no iecietības veidiem ir tad, kad klasē notiek mobbings. Mobbings situācijas jau ir sen un senas, tas jau ir pētīts sen un sen, un ir apmēram pirmie 45 veidi, kā nodarīt pāri klasē, grupā kādam vienam cilvēkam. Tas jau ir 60. gados pētījums veikts. Tas nozīmē, ka tagad šie pētījumi un šie veidi ir 100 un 100 reižu vairāk. Un ko es no savas puses vēlētos uzreiz jau vērsties pie tā mobbinga upura kā tāda, ko viņam vajadzētu darīt. Vispirms jau, protams, noticēt sev, tas, ka viņš ir vērtīgi. Tas nozīmē, ka šis cilvēks ir pats, viņam jānotic, ka pāri darīt viņam nevar. Otrs, kas ir viņam jādara, tas nozīmē, ka viņam ir jāizvēlās skolā uzticības personu. Tā var būt jebkur. Tas var būt klases biedrs. Vislabāk, protams, tas varētu būt klases audzinātājs. Un, protams, arī mēs atbalsta personāls. Tā kā, protams, mēs no malas ļoti labi bieži vien redzam, kurš ir šis mobbinga upurs, kuram vajadzētu vairāk šīs iecietības. Bet ja viņš pats nenāks mums kaut solīt pretī, tad viņam darīs pāri vēl un vēl un vēl. Tātad viņam ir jāņem vērā tas, ka viņš ir vērtīgi un jādodas tālāk pie citiem pēc palīdzības. Tātad neviens nav pasargāts no tā, ka viņš nevarētu būt mobbinga upurs. Tas var būt jebkurš un jebkurā vecumā, vienalga vai skolēns vai pieaugušais. Tāpēc ņemiet vērā, ka klase kā tāda arī var palīdzēt mobbingu veikt un beigt visu šo procesu. Kā varētu palīdzēt pati klase? Klase var palīdzēt iesaistoties. Iesaistoties dažādos veidos. Tas ir viens pieņemt šo cilvēku tādu, kāds viņš ir. Otrkārt, kad veidot klases kaut kādus pasākumus vai ekskursijas vai kaut ko tam līdzīgu, ņemt vērā arī visklusākā, viskautrīgākā cilvēka viedokli. Bieži vien tas varētu būt pat interesantākais no visiem. Ja redz, ka kādam dara pāri, tomēr esiet drosmīgi un ņemiet vērā, ka nākošais upurs varētu būt jūs pats, tad ņemiet vērā, ka jums ir jāpalīdz šim cilvēkam. Tas jums noderēs nākotnē uz priekšu tālāk, kad jūs sasniegsiet dzīvē nākošo mērķi. Penālīt cigaretes. Valda! Bet skolotāji tā taču manējās, to neizdarīja. Skolotāji, paldies, Ingris ir cigaretu valsts penālī. Tas bija Jūgens. Jūgens? Tātad es esmu Markusa mamma, un manam dēlam ir 10 gadi, un par jauniešu mikroklimatu klasē es uzzinu ar pārunām no dēla un arī no audzinātājas. Un kā es vērtēju jauniešu savstarpējās attiecības klasē un vispār sabiedrībā, ļoti, kā jāsaka, slikti, jo jaunieši ir aizņemti paši ar savām darīšanām un neinteresējās, kā cilvēks jūtās iekšēji. Tad par neiecietību jauniešu savstarpējās attiecībās man jāsaka, ka tā ir viena no pazīmēm, un šie cēloņi bieži rodās no vai no sevis pārvērtēšanas, vai no nesaprašanās starp vecākiem un starp skolotājiem. Un, ko es ieteiktu skolēniem, vairāk runāt arī savā starpā par emocijām un izjūtām, un vecākiem un skolotājiem es ieteiktu vairāk runāt par dažādām tēmām, par to, kā viņi justos katrā.
visiem laikiem. Esmu Santa Luse, strādāju valsts policijā, un mans ieņemamais amats ir kārtības policijas nodaļas inspektori darbā ar bērniem. Saistībā ar vardarbību, tātad vardarbība iedalās ļoti daudzos veidos, bet tā kā jūsu variantā vairāk interesē vardarbība varbūt skolā un tāda parastā vardarbības ar bērniem, tad viņi varbūt vairāk iedalās tā ir sākuma skolā vardarbība, tur vairāk nāk ārā varbūt no bērna tas, kas notiek mājās. Ja mājās dzīvesveids ir tāds spraigs un agresīvs, tad arī bērnu skolā pa lielākajai daļai ir agresīvs. Tālāk ir pamatskola. Pamatskolā vairāk šī vardarbība iedalās jau tā kā savas personības izrādīšanai, kaut ko pierādīšanai, parādīšanai, vai grib ar kādai draugu grupai pievienoties, un tā kaut kas ir jāizdara, lai varētu tajā draugu pulciņā tā kā iesaistīties. Šī vardarbība vairāk jau sāk atkal uz policiju, jo tur vairāk bērni varbūt vēl šajā posmā dalās mājās ar kaut ko, ar savām domām, ja vecāki vairāk pamana, kad ar bērnu kaut kas nav īsti kārtībā, ka bērns varbūt uz skolu vairs negrib iet, kad tur parādās nesekmīgas atzīmes, un kas sāk interesēties, tad arī parādās tas, ka skolā klasē kaut kas nav īsti kārtībā. Un tad to sākot risināt, ja to nevar atrisināt skolā uz vietas, tad tālāk tiek to piesniegums uz policiju. Tad tālāk policija tajā visā iesaistās. Tad ir vidusskolā. Vidusskolā vardarbība patiesībā līdz policijai nonāk tikai tajos gadījumos, kad tajā ir tādas smagas vardarbības, teiksim, ir kaut kāds jau mediķu iejaukšanās, ja ir vajadzīgas, jo pa lielākai daļai vidusskolā jau tā komunikācija savā starpā notiek mazliet jau savādāk. Viena daļa bērnu skolā jau ir pieauguši, tā kā līdz policijai, tā kā man līdz nepilngadīgu līdz inspektorai tas nemaz tā īsti nenonāk. Un tur arī tie, varētu teikt, arī vecāki nemaz tik daudz tajā visā neiesaistās, jo vecāki uzskata savstarpējās attiecības tomēr lieliem cilvēkiem ir jāmēģina risināt tā kā pašiem. Bet, ja ir tādas tiešām nopietnas tās lietas, ja ir lausti kauli, viennozīmīgi tur būs jau darīšana ar policiju. Tad par sodīšanām šajā jomā no policijas puses ir tā, ka līdz 14 gadiem soda pilnīgi par visiem šiem gadījumiem, ja ir vajadzība sodīt, protams, tad soda vecākus. Vecākiem tas ir tīri arī tas vecāku pāns, bērnu aprūpes pienākumu nepildīšana, tad tā ir arī otrā daļa, jo tur ir smēķēšana, huligānisms, alkohola lietošanas, ubagošanas, klaņošanas. Tajā otrā daļā ir pilnīgi viss, tur ir sods no 50 līdz 150 latiem. Ja kādu laiku atkārtoti kaut kas sanāk līdzīgi tam pašam vecākam tieši, tad sods ir no 150 līdz 300 latiem. Tālāk par sodīšanām ir vēl arī tāda lieta kā fizisko un emocionālu vardarbību pret bērnu. Tas ir tad, ja sanāk kāds pieaugušais pret bērnu, ir vai vienalga fizisko un emocionālu, teiksim, arī pietiek, tad, ja bērns jūtās neumulīgi un nedroši. Un krimināla likumā ir arī tāds pants kā huligānisms. Tieši tāpatās arī kā administratīvo pārkāpumu kodeksā ar huligānismus. Un tur šīs robežas ir ļoti, ļoti tāds slidens. Tur grūti brīžiem ir pateikt, kur beidzās sīkais huligānisms un kur sākās jau lielais huligānisms. Lielais huligānisms pārsvarā viss notiek, tas ir bars. Un vispirms noskaidrosim, kas tad ir iecietība. Iecietība ir cieņa, tolerance un demokrātiska attieksme pret citiem. Ar cieņu izturēties pret citu domām, idejām, uzskatiem, reliģisko piederību, ģērbšanās stilu, jo tie var būt dažādi. Tāpat katram skolēnam ir tiesības brīvi paust savu viedokli, vai arī tieši pretēji neizteikt savu viedokli, un šajā gadījumā
Tātad gadījumos, ja ir atgadījies tāda situācija, kad skolēns tiek apsaukāts, izsmiets, viņām būtu vēlams runāt par šīm lietām. Nevis klusēt, bet rīkoties. Un to situāciju viņš var pastāstīt pedagogam, vai kādai uzticības personai, kurai viņš uzticas, kas palīdzētu risināt šo problēmu. Ļoti svarīgi ir arī klases biedru līdz atbildību šajās situācijās, jo arī klases biedrs var, vai skolas biedrs var palīdzēt šim skolēnām. Pirmām kārtām runāt par šīm lietām, otrām kārtām arī apstādināt pāri darītāju. Jo jāpalīdz ir ne tikai neiecietības upurim, bet arī pāri darītājam. Jo laimīgs un apmierināts cilvēks nekad otram pāri nedarīs. Ko darīt, ja skolēnam dara pāri? Ja? Galvenais ir nebūt vienaldzīgiem, neizlikties, ka šī problēma nepastāv. Runāt par to un palīdzēt risināt. Un arī pāri darīt. Iecietība, es to saprotu tā, ka tu nonāc citā kompānijā un tu pieņem visus tās kompānijas lēmumus un tādas lietas, kad ja tu respektē, tu paturi savu viedokli varbūt pie sevis un pielāgojies citiem. Manuprāt, iecietība ir tas, ka tu cieni savus līdzcilvēkus un viņu uzskats tā, piemēram, ka tu esi kādā grupiņā un viņi tur runā par dažādiem lietām, un tu nevis izsaka tāds pagās aizspriedums par viņiem, bet tu cieni, tā kā, Iecietība ir sava veida respekts un cieņas, kā arī savaldīšanās spējas izrādīšana. Savas savaldīšanās spējas. Jā. Mūsuprāt, iecietība ir samierināšanās ar visu apkārtējo un tāda kā apkārtējo pieņemšana un nenosodīšana. Iecietības trūkumu jauniešu vidū, un manuprāt, to pārsvarā jauniešu neiecietīgi izcīnās par citiem. Un vardarbība vienreiz tā, ka jaunieši neredz no dažādi un atšķirīgi. Un kā tu pats esi saskāries? Varbūt kaut agrāk aiziet kādā jaunā kompānijā un ir kāds, kas negrib kādam pieņems, bet mātā atstāv. Bez iemesla. Jā. Ko citu domā? Kāds būtu jūsu viedoklis šajā situācijā? Kā jūs rīkotos? Neiecietīgi jau saskarās, nemākas pēc skolās, kad visi citu jau kopš šāda vecuma klasē, kad ir kāds, kas ir savādāks vai otrādā tieši pārāks. Izcelties klases vidū. Tas ir tas iemesls, kāpēc cilvēki izturās. Kāpēc jauniešiem vēl izturās neiecietīgi dēļ atšķirīgiem uzskatiem, dēļ atšķirībām savā izskatā un apgrozībā. Kāda vēl jums ir viedokļi? Kāds jums viedoklis? Jā, kāds jums viedoklis? Jā. Nu, protams, ka jaunieši ļoti neiecietīgi. Jau no seniem laikiem, man liekas, līdz mūsdienām. Bet šo jautājumu izveidojot, es tā kā gribēju jums jautāt. Varbūt vispār nav jēga šādai diskusijai. Jo cik ilgi ir pastāvējusi sabiedrība un cik ilgi ir pastāvējusi skola, neiecietība, diemžēl, ir viens no rādītājiem. Varbūt vispār nav jēga par to diskutēt. Ir Kāpēc ir, Kristi? Tāpēc, ka tā ir aktuāla tēma. Nu, vai tikai tāpēc, ka tas ir aktuāli, tāpēc par to ir vērts diskutēt, vai ir vēl citi iemesli? Vai kas, ka tas ir aktuāli, tāpēc par to ir vērts diskutēt? Lai to kaut kā novērst, varbūt ne, bet vismaz mazināt. Nu, tad ejam tālāk. Ja tev dara pāri, es domāju, ka nevajadzētu to paturēt sevī un vajadzētu ar
kādu barnāt par to, vai arī... Ja kāds tev dara pāri, tev ir jāzina uzticības tālruni. Numurs ir 800 9000. Vai arī tu vari pievērsties Dievam. Es domāju, ja tā dara pāri, tad vienkārši ignorē to. Es uzskatu, ka nav iespējams apturēt vardarbību jauniešu vidū, tāpēc, ka tas vienmēr būs, to nevarēs tā izmainīt. Un to var izsināt tikai tad, ja tu pats saproti, ko tu dari. Ja pats padomā par savu rīcību, jā, nezinu, vairs labāk teikt. To var izmainīt vienīgi, ja pats padomā par to, ko tu dari, kaut vai pieeja palīdzēt, vai nepaliec vienaldzīgs, vai vismaz nepiedalies tajā vardarbībā. Tas jau kaut ko mainīs jauniešu neiecietībā uz labo pusi.